Kontaktlētas šķīdums sasalst jau pie -1 grāda, un kontaktlēca vairs nav lietojama. Savukārt karstā laikā kontaktlēca var izžūt. Krāna ūdenī un citos nepiemērotos šķidrumos var būt dažādi netīrumi vai mikroorganismi, kas var sabojāt kontaktlētas un izraisīt acu infekciju. Kontaktlētas nedrīkst atstāt bez šķīduma, jo tās satur ūdeni un jau pāris minūšu laikā izžūst, maina savas īpašības un formu un vairs nav lietojamas. Nokrītot lēcei, piemēram, uz galda, tās vienkārši paceļot un ieliekot acī, pie tās var pielikt netīrumi, tāpēc obligāti pirms likšanas acī notīri lēcu ar kopšanas līdzekli. Pamostoties, mums katram ir fizioloģiska radzenes tūska, ko guļot radīs plakstiņš un redze var būt miglaina. Tāpat kā mums pēc rīta modinātāja zvana ļoti patīk vēl pavalstīties pa gultu, tāpat ir arī ar acīm. Tās vēlas kārtīgi pamosties. Liec kontaktlētas acīs 30–40 minūtes pēc pamošanās. Acis būs tev pateicīgas. Kontaktlētas, tāpat kā draudzenes, nav ieteicams dalīt ar citiem. Kontaktlētas ir paredzētas tikai jūsu acīm. Dalīšanās ar kontaktlēcām un draudzenēm var izraisīt infekciju, slimības.